Bet ko tad es daru viena pati solo tripā Bulgārijā? Nu nāc līdzi, to parādīšu. Labrīt! Ejam uz Free Walking Tour Plovdiv. Un kā nu gadījās, kā nu ne, ārā sākās normāls gāziens. Vai es vispār uz ceļojumu paņēmu līdz lietus mēteli? Jā. Vai es viņu atstāju viesnīcas istabiņā? Protams. Bet vispār tie walking tour ir tik forši lietas, kā apsīties ar jauniem cilvēkiem, pavadīt pēcpusdienu kopā. Mājās man sagaidīja mans vakardienas vrapiņš. Un tā kā iepriekšējā video es teicu, kad atlauzu nagu, es viņu aizgāju salabot. Šeit īsti internetā nav pieejamas daudzas informācijas lietas, tāpēc es ar kājām aizgāju līdz autoostā, lai noskaidrotu, cikos man rīt ir autobus. Un tur uz sienas laika sarakstā bija rakstīts 12. Un es tā čiksies, saku, man lūdzu biļets rītdienas 12. Viņai tāds, nav 12. ir 1:30. Man tāds, bro, pat autoostā ir nepareizi laiki. Bet tālāk man bija main character aktivitāte. Palasīju, pažurnaloju un tālāk vedu sevi vakariņās. Ēdiens Bulgārijā ir lētāks nekā Latvijā, tīpaši ņemot vērā, ka šīs ir tā kā turistu vieta. Es jau paņēmu salātus un arī tā kā main ēdienu un pastāstīju, ka salāti bija milzīgi. Es vien pati šo, protams, ka neapēdu un es sāku barot kaķīšus. Un vakar es noslēdzu ar aliņu un garām ejošu cilvēku stalkošanu. Paldies!